Mūsu novadā, tāpat kā arī iepriekš, viena no pamatproblēmām ir nelegāla alkohola izgatavošana un tirdzniecība. Nav noslēpums, ka pēc šāda alkohola lietošanas cilvēki nonāk ne tikai slimnīcās, bet diemžēl arī morgā. Pirms dažām dienām Medumu pagastā bija slēgta kārtējā nelegālā alkohola izgatavošanas vieta. Veicot izmeklēšanu agrāk uzsākta procesa ietvaros, Krimināla policijas biroja darbinieki veica sankcionētu kratīšanu kādā privātā sektora Medumu pagastā. Šīs kratīšanas rezultātā šajā vietā bija uzieta jaudīga, nelikumīga alkohola ražotne. Bija izņemts arī milzīgs daudzums produkcijas, tie ir 20,000 litri. Tajā skaitā tā ir arī gatavā produkcija un brāga, kā arī viss nepieciešamais alkohola ražošanai. Tecināšanas aparāti, gāzes baloni, cukurs, izejvielas visas pārējās. Saistībā ar šo lietu bija aizturētas 3 personas, tajā skaitā nozieguma organizators. Ir uzsākts krimināla process un izmeklēšana turpinās šajā lietā. Bija izņemti 20,000 litru nelegāla alkohola. Šogad tas ir rekordliels daudzums, taču aizturēšana šogad ne pirmā. Mēs aktīvi strādājam šajā virzienā, un daudz vietu Latgalē šogad jau bija uzietas gan nelikumīga alkohola ražošanas vietas, gan arī pārdošanas vietas. Februāra sākumā arī Ludzā un Rēzeknē bija izņemti 200 litri nelegālā paštaisītā alkohola. Pagājušā mēneša beigās arī Daugavpilī bija slēgta ražotne, kur izgatavoja nelikumīgi spirtveida šķīdumu. Daugavpilī bija konfiscēti 500 litra spirtveida šķīduma, kā arī liels pudeļu skaits ar pazīstamā alkoholisko dzērienu etiketēm. Pēc statistikas datiem janvārī Latgalē par nelikumīgā alkohola pārdošanu, izgatavošanu un glabāšanu tika aizturēti 18 cilvēki. Policija konfiscēja gandrīz 2,5 litrus alkohola un 5 aparātus tā izgatavošanai, bet, ja ņem vērā pēdējo apcietināšanu reģionā, februāra statistika noteikti pārspērs janvāra statistiku.